Sinepi graudiņš, vārds katrai dienai. Svini svētkus kopā ar ķēniņu. Šodienas rakstu vieta. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiršiem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Jesajas 9. nodaļa, 5. pants. Šodienas pārdomas. Piekritīs, ka būtu ļoti dīvaini, ja tava ģimene pret tevi izturētos tāpat kā tad, kad tu tikko piedzimi. Kad piedzimi, tu biji bezpalīdzīgs un bez apkārtējo palīdzības nebūtu izdzīvojis. Bet tagad tā ir pagātne, ko tu pat neatceries. Lai cik skaisti būtu dziedāt Ziemassvētku korāļus par mazo Jēzu silītē, es vēlos, lai tu apzinies, ka viņš vairs nav bezspēcīgs bērniņš. Viņš ir ne tikai izaudzis, bet arī izpildījis vissvarīgāko misiju pasaules vēsturē. Atpircis cilvēci no nāves un grēka varas un dāvājis mūžīgo dzīvību katram, kas tic viņa paveiktajam. Dievs Tēvs ir devis Jēzum visu varu debesīs un virs zemes. Tagad Jēzus ir valdnieku valdnieks un ķēniņu ķēniņš, un viņš valda ar dievišķu gudrību mīlestībā. Svarīgi, ka Jēzus kā ķēniņš nedzīvo nesasniedzamos augstumos, bet nāk un mājo katrā cilvēkā, kurš atver viņam sirdi. Draugs, Jēzus vairs nav silītē. Viņš ir izaudzis un kļuvis par ķēniņu, kurš mājo tavā sirdī. Ļauj šai patiesībai iesakņoties tavā prātā, lai var svinēt šos Ziemassvētkus kopā ar savu ķēniņu. Šodienas lūkšana. Tēvs, es pateicos Tev, ka Tu esi devis savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu, lai dāvātu man mūžīgo dzīvību, un es varētu atgūt sadraudzību ar Tevi. Es ticu un atzīstu, ka Jēzus ir mans brīnišķīgais aizstāvis, varenais Dievs, mūžīgais tēvs, miera valdnieks. Viņa valdīšana un miers nekad nebeigsies. Jēzus vārdā. Āmen.